Šādi skati, kad kājs uzbruk iedzīvotājiem Liepājā, nu jau ir ikdiena. Atliek tikai rokās paņemt ēdienu un putni ātri vien ir klāt. Guntis ir viens no daudziem Liepājas iedzīvotājiem, kurš saticis uz gardumiem kārojošas kājas. Ejot ārā no skārņiem, tā teikt, man kā izrāva bulciņu eklēriņu no rokas. Pusi, pareizāk sakot. Un sievai ar bulciņu izrāva. Man ir nācies būt ļoti tuvu pie šāda gadījuma. Es tomēr mācījos no šī un tagad ar bulciņas nēdu ārā virs klais debesis. Līdzīgi gadījumi notiek bieži. Par tiem iedzīvotāji dalās arī sociālajos tīklos. Lido iekšā bērnu ratos, uzbruk visiem, vecs vai jauns. Ja tev kaut kas ēdams rokās, nepaies ne sekunda, kā ieķer pirkstā vai degunā. Meitai pirms 2 gadiem pie Iksela sala uzbruka. Izrāva no rokas bulciņu un saskrāpēja visu roku līdz asinīm. Ornitologs Ritvars Rekmanis saka, ka kāju šāda rīcība nav nekas ārkārtējs. Šie putni ir plēsēji. Pielāgojoties dzīves apstākļiem pilsētā, viņi meklē sev barību. Dabā ir tāda lieta kā kleptoparazītisms, kad citi dzīvnieki zog citiem dzīvniekiem. Sudrabkājs viņas dabā, piemēram, atņem zivi to citām putnu sugām, un loģiski viņi arī to darīs pilsētā, kur viņi dzīvo kopā cilvēkiem. Lai gan iedzīvotāji gaida kāda rīcība no pašvaldības, tajā saka, cīņa ar kājām nav vietvaras uzdevums. Uzmanība ir jāvērš pašiem iedzīvotājiem, cilvēkiem uz pašu uzvedības tādiem principiem vai paradumiem, teiksim, kā tas ir, kas attiecas uz varbūt ēšanu uz ielas. Tas nav obligāti jādara uz ielas. Viens no reāliem risinājumiem ir citādāk urnu uzstādīšana, kas liedz putniem piekļūt to saturam. Mēs esam pilsētā praktiski nomainījuši un esošās atkritumu urnas, kuras bija tāds dizains, kurām bija, kur viegli varēja piekļūt putni un dzīvnieki vai arī vējš izpūst atkritumus. Pašvaldība un arī ornitologs atgādina, ka nevajadzētu ne barot putnus, ne arī likt pārtikas atkritumus pieejamās vietās. Mairis Grietēns, Dāvids Birulis, TV Kurzem.